Šodien Vilcē notiek pārrobežu civilās aizsardzības mācības, kas saistītas ar reaģēšanas pasākumu veikšanu ekstremālu laika apstākļu gadījumā, dažādās krīzes situācijās, kuras izraisa šie ekstremālie laika apstākļi, kas ir stiprs lietus, spēcīgs vējš. Mācību mērķis ir pārbaudīt un pilnveidot iesaistīto dienestu un pašvaldību spēju un rīcību ārkārtas situācijā, kuru ir izraisījis šie ekstremālie laika apstākļi. Manuprāt, šīs mācības ir ļoti nozīmīgas, lai saprastu, kāds kuram ir pienākums ekstremālā situācijā, un ļoti svarīga ir sadarbība ar atbildīgajiem dienestiem. Šajā reizē es arī sapratu, ka ļoti svarīga sadarbība ir ar kaimiņiem lietuviešiem. Šodien mēs izspēlējam scenāriju, kad Jelgavas vienā no pagastiem ir spēcīga vētra un spēcīgas lietavas, kā mēs spējam rēģēt esošajā situācijā un kādā veidā mēs piesaistam papildus dienas. Manuprāt, izdevās pasākums ļoti labi. Esam sapratuši arī, kad dienesti ļoti ātri spēj norēģēt dažādās situācijās. Esam sapratuši arī tās lietas, pie kurām mums ir jāturpina strādāt un jāattīst Jelgavas novada pašvaldībā, lai nākamajā reizē mēs nepieļautu kaut kāda veida kļūdas un spētu reaģēt vēl daudz ātrāk. Projekta Safe Response ietvaros mēs arī caur šo konkrēto scenāriju, ko mēs šodien arī izspēlējām, mēs stiprinājām arī savu kapacitāti un savas spējas sadarbībā ar mūsu sadraudzības pilsētām, kas ir Jelgavas novada un tāpat tās sadraudzības pilsētām no Lietuvas puses.